Paģiras mums ir ķermeņa kliedzīns, kas cīnās ar pārmērīgu alkohola toksīnu daudzumu un sava veida atriebība par nespēju sevi kontrolēt. Kādam alkoholiķu balīts paies neatstājot pēdas, bet citam pat viens dzēriens izvēršas par īstu pārbaudījumu. Paģiras ir ledaina deimoniska migla galvā, izkaltusi oāzi mutē. Un dažreiz traumas, kas izplūst no katras ķermeņa poras, pat neliela šalkoņa caurdurs smadzenēs kā elektriskās trāvas trieciens. Un viss peld apkārt, viss griežas, it kā jūs pirms izlidošanas kosmosā izietu centrifūgas vingrinājumu. Agrāk manā jaunībā jautājums par pohām vai paģirām bija, kas tās tāds. Tātad paģiras ir stāvoklis pēc alkohola intoksikācijas. To pavada vairākas nepatīkamas fizioloģiskas un psiholoģiskas sekas. Tas ir saistīts ar dzērienu toksisko ietekmi uz organismu, kas ar visiem spēkiem cenšas ar to tikt galā. Cilvēki alkoholu lieto jau vairāk tūkstošu gadu, bet paģiru sindromu cēloņus joprojām apvij noslēpumi, par kuriem zinātnieki ir lielā neizpratnē. Fanda Tuksam, kuram ir priekšrocības noņemt paģiru sindromu, martā apveltīts ar 20% atlaidi. Anglijā tās ir tikai 36 mārciņas ar dažām kapekām. Piesakies, jeb kontaktē savu tuvāko konsultantu un noteikti iegādājies šomēnes Fanda Tuks.